Šoreiz Sems iesājās Salzgrīvā, kur no 16. līdz 17. jūlijam jau 4. reizi notika vasaras pozitīvākais mūzikas festivāls Pozitīvs 2010, kurš šogad bija pulcējis rekordlielu apmeklētāju skaitu. Tu sēdi ūdenī, dzirdi mūziku, man liekas, ka cilvēki, tie, kas ir bariņos atnākuši, vispār var iet ūdenī, tusēties, jo... Nevajag ieteikt šito pasākumu apmeklēt, viņam vienkārši vajag apmeklēt. Cilvēki paši sapratīs, ka šeit ir riktīgi forši. Tāds vispār nepārspējams pasākums. Vienreiz būs Āķis Lupa un... Es no pagājušā festivāla dzīvoju visu šo gadu ar domu, ka es šogad noteikti braukšu atkal, lai arī kāds grupas šeit būtu. Sanāk, tais otro reizi šogad? Trešo. Kas tavs vairāk patīk Pozitīvsā? Attieksme pozitīva, atšķirībā no citiem festivāliem līdzīgiem. Tas, ka cilvēki visi tā draudzīgi un ļoti iepazīties atver daudziem citiem. Tas tieši. Organizatori bija parūpējušies par to, lai festivāla apmeklētājs priecētu gan tādu mākslinieku kā Uncle, Scissor Sisters, Muse un citu ārvalstu mūziķi, gan daudz populāru pašmāju izpildītāju. Patika astronauti. Jā, viņi man krustājās, un tad, tiešām man tā mūzika tā tuvu sirsniņai ļoti patīk. Dabūju Dināmo Kreklu, iepazinos ar pašu Šupleru, un visi tie pasākumi, kas ir mazie apkārt mūzikai, ļoti labi, un tiešām viss ļoti forši norganizēts, un cilvēkiem ir interesanti, tas ir ļoti, ļoti labi. Tomēr nenoliedzami lielākā daļa apmeklētāju gaidīja tieši otrā vakara headlineris Scissor Sisters un Muse. Cik ilgi te ballējāties vakar? Līdz rītgaismai. Mēs sēdējām. Drīkst es pateikt? Jā! Mēs sākām jau no paša rīta ballēties. Un tad mēs atbraucām šeit un turpinājām ballēties. Un tad mēs no rīta arī ballējamies. Un mēs laiku ballējamies, respektīvi. Paši. Šorīt nebija grūti piecelties? Karsts. Ļaus man. Jā, bija karsts. Nenormāli karsts. Naktī iet tajā teltī ir augsts, tur jūs jau guļamais sasildīties. Un no rīta vienkārši svīs. Straki. Deju gribētāji varēja labi atpūsties kādā no daudzajām deju teltīm, kurās uzstājās dīdžeji no daudzām pasaules valstīm. Tā kā ballīte pirmajā vakarā ieilga, otrajā rītā daudziem bija grūtīs pamosties. Smagi mums vajadzēja kārtot visu telti, lai cilvēki nāktu. Mēs bijām gulējuši kaut kāds 3, maksimāli 4 stundas uz zemes un tā, bet, tās emocijas bija tik ļoti gribējās to visu atkal turpināt, ka, uzreiz bijām kājās un darbojāmies un skrējām un darījām. Tā kā, vajag labi. Koordinātori ar skaļruniem, kas bļauj, lai mēs mostamies. Tas bija ritīgi labi. Iespējīgais mūziķu sastāvs palīdzēja piesaistīt arī daudz ārvalstu viesus. We have a Latvian friend that it was her birthday this weekend, so she invited us to come in Riga, and she said there is a festival. It would be nice. Good bands are playing. We checked and we liked it, and we come here. We are just going now in the campus there where there is a festival. It's really nice. I'm really surprised of the venue. There are a lot of things to see, to do. Smaller workshop tents, like from playing Super Mario to Formula 1 simulation testing to making nails for the girls. Now they're going there. And then, I don't know, some different workshops, so it's pretty cool, And I think we were all especially impressed by the weather and the temperature in Latvia, especially the temperature of the water. Exactly. The Baltic Sea. Baltic Sea, it's like warmer than any seas I have been in, even warmer than Mediterranean Sea, so it's incredible. Exactly. I definitely not miss Italy now. It's perfect. Ja vēlaties gūt plašāku ieskatu šā gada Pozitīvas mūzikas festivālā, seko līdz samam visu nedēļas garumā.